9. decembrī Jelgavas pils Sudraba zālē norisinājās pirmais Ziemassvētku tirdziņš, kurā LLU studenti un darbinieki plašākai apskatei un iegādei piedāvāja savus rokdarbus. Lūk, ideja radās mammai. Viņa strādā Sociālās zinātņu fakultātes dekanātā, un viņas kopā ar savām dāmām, ar kolēģiem pašas nodarbojās ar rokdarbiem, un līdz ar to viņām bija svarīgi arī citiem parādīt to, ko viņas prot. Un tā kā mēs zinām, ka mūsu universitātē ir ļoti daudz darbinieku, kas ar kaut ko nodarbojās, tad šī ir tā iespēja, kur viņi visi var sanākt kopā un parādīt savus vaļas priekus. Tirdziņā piedalījās vairāk kā 30 tirgotāji ar visdažādāko produkciju – adītām zeķēm, apgleznotiem zīdeļu lakatiem, vaska svecēm, tamborētām piespraudēm, auskariem, ādas kārbiņām, apsveikuma kartiņām, eglīšu rotājumiem un galda dekoriem. Šķiet, ka lielākā pircēja interese bija tieši par lauksaimniecības produkciju – āboliem, bumbieriem, sulām, kaltētiem augļiem no zemnieku saimniecības Klīves. Apmeklētāji izrādīja lielu interesi arī par dažādiem auskariem, krellēm, audumu izstrādājumiem un svētku rotājumiem. Pasākuma laikā skanēja noskaņu mūzika, uzstājās flautisti un LLU vokālā ansambļa riti dziedātājas. Savukārt LLU studentu pašpārvaldes rūķi visus apmeklētājus cienāja ar brūkleņu karsto dzērienu. Man jau liekas, ka viss ir ļoti jauki izdevies, ir dzirdēti labi vārdi, labas atsauksmes, cilvēki ir iepirkušies, nopirkuši savu Ziemassvētku dāvaniņas arī saviem tuvajiem un mīļajiem. Liekas, ka pasākums ir jauks.